Labvakar, lampas apmeklētāji, aplausī, yes! Labais. Šodien mēs esam šeit sanākuši visi kopā, lai klausītos diskusiju mākslīgais intelekts, rīks vai līdzcilvēks. Mans vārds ir Alfs Eilans, un kādēļ es vadu šo diskusiju, jo, come on, tas ir pavisam elementāri. Šitas čalis ir bijis Eirovīzijā, viņš noteikti rubīja kaut ko mākslīgo intelektu. Tā kolorācija tā arī iet. Bet, ja bez jokiem, es tāpatās kā jūs vienkārši arī ikdienā izmantoju mākslīgo intelektu un arī diskusijas viesi izmanto mākslīgo intelektu, un ja kāds vēlas apsēsties, tad šeit priekšā vēl ir brīvs soliņš. Jā, 3 cilvēkiem vēl ir vietas. Un centīsimies tad noskaidrot, tas ir mūsu sabiedrotais vai kaut kāds biedrs, vai mums ir mums jājūtas apdraudētiem vai jāraizējās. Un tādēļ to man šodien palīdzēs noskaidrot diskusijas viesi no manis uzreiz. Igors Uhaņs, Helve inovāciju vadītājs. Tālāk Zigmunds Jonelis, Virši IT nodaļas vadītājs. Jā, Kristīne Garklāva, TV personībā. Jā, viņa uzreiz jums pateiks, mākslīgais intelekts tavā vietā pārgājienu nenoies. Un arī steiku neuzceps tavā vietā, bet iespējams palīdzēs kaut kā. Mārtiņš Sirmais, pavārs, šefpavārs. Jā, kādēļ mēs atkal runājam par to mākslīgo intelektu? Es nesen tieši arī parunāju ar savu čomu un stāstīju, ka man būs jāvada par to diskusiju. Un viņš teica, no lampā noteikti ir vairākas diskusijas par mākslīgo intelektu, un tā ir tāda tēma, kur tā kā pasaulē beigs par to debatēt un beigs par to rakstīt grāmatas, tad būs skaidrs, ka visiem cilvēkiem beidzot viss par mākslīgo intelektu ir pielicis. Bet man šķiet, ka mākslīgais intelekts tāda lieta, kas tikai ies uz priekšu, un mēs tā kā turpināsim rakstīt un par to debatēt. Kā tev šķiet, Igor? Man šķiet, ka katrs no klātesošajiem prot izmantot kalkulātoru. Un, lai iemācītos izmantot kalkulātoru, mums vajadzēja iemācīties darbības secību, kā strādā iekavas, kāpināšana nāk pirms reizināšanas, un tad pēkšņi mēs mākam. Ar AI rīkiem ir ļoti līdzīgi. Tiklīdz jūs iemācīsieties, kā ar viņiem strādāt, jums sanāks pareizās atbildes. Un neatkarīgi vai optimizēt receptes. Ko dara TV personības? Varbūt likt kopā vārdus secīgi tā, lai viņi fonētiski skan viegli. Degvielā no fucking clue. Pamēģina ar kafiju. Ir degvielā. Jā, Es pavisam nesen tā nebija degviela, tā bija eļļa. Čoms apstājās, mašīnai rādījās, kad maz tas eļļas rādītājs, un mēs reāli ChatGPT prasījām, jo viņš neatcerējās, kāda tieši viņam mašīnai jālai iekšā. Un, protams, pateica priekšā. Un tas instruments, ko es jums novēlu iemācīties izmantot, jo man ir kaut kā pseido paveicies, ka mākslīgais intelekts bija mans hobijs kopš kaut kāda 14. gada. Un tajā laikā tas nebija nekas foršs, tas nebija nekas krūts, tas bija mazliet mašīnu mācīšanās, mazliet datorredzes. Un šodienā, paldies OpenAI, jums tā ir ikdiena. Mans hobijs kļuva par jūsu ikdienu, un tāpēc laikam es sēžu šeit un kaut ko jums stāstu. Jā, pieminot jūs, skatītāji, mums ir arī iespēja iesūtīt jautājumus slaido. Man šķiet, ka tur rādās vai nerādās vēl. Jā, rādās. Noskanējiet kodiņu, droši drīkst anonīmi iesūtīt jautājumus, ko es tad arī varēšu uzdot viesiem šodien, vai arī tur ir mikrofons. Ja kāds vēlas no vietas runāt, un lai viņu dzird visi, jā, var pacelt roku, un tad brīvprātīgais pienesīs mikrofonu un varēs arī uzdot jautājumu kādam no viesiem vai mums visiem kopā. Tālāk, Zigmund, kādas ir tev attiecības ar mākslīgo intelektu? Jā, sveiks, Ralfs, sveiks klātesošie. Lietoju ikdienā, esmu lietotājs iesācējs, es teiktu, tikai eju savu ceļu uz to, lai attīstītu savas prasmes un spētu izpildīt tos uzdevumus, kur man tiešām viņš ikdienā palīdzētu. Un es baigi pieķēros tam kalkulātoram, ko Igors minēja, un tāpēc es atceros, tā kā es mācījos, es biju mazs, vēl īstenībā nemācījos, tēvam stāvēja viņa skolas lietās tāds lineāls, futrālī, un tas bija logaritmiskais lineāls. Un ar viņu visu kaut ko varēja izrēķināt.
bet bija jāmāk. AI nav logaritmiskais lineāls, viņš lietojās vienkāršāk, bet ar viņu arī visu kaut ko var izdarīt. Jautājums, kam ticēt vairāk logaritmiskajam lineālam vai AI šodien? Igor? Savām spējām izmantot instrumentu. Jā, tas ir tā varētu arī pateikt. Nu, piemēram, ja tu domā arī par to, vai tu jūties, piemēram, apdraudēts no mākslīgā intelekta, no ar āmuru arī var iesist kādam pa pirkstiem vai arī iesist naglu iekšā, tad es piekrītu tādā ziņā, ka jābūt spējām izmantot instrumentu un kā mākslīgā intelekta instrumentu izmanto tu, Kristīna, kā tu ar to saskaries, kā tev varbūt darbā palīdz ikdienā vēl kaut kur. Dzīvē, situācijā sarežģītā. Zin kā, es kaut kur tieši lasīju šajās dienās virsrakstu, un tur tā, man, protams, nepatīk kaut kāda cilvēku dalīšana vecumos vai stereotipos, bet tur bija tā kā, kad sapratu sev kopā ar manas paudzes cilvēkiem, ka viņi visbiežāk izmantojot mākslīgo intelektu vai tur ChatGPT Google vietā. Nu, ka bieži vien tieši tos meklējumus, ko agrāk veica Google, ka to tagad dara ar šīm iespējām. Bet vispār man patīk šeit paniekoties. Es cenšos uzzināt dažādu informāciju ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet bieži vien jāatzīst, ka man piemīt tas, ka es pārbaudu tos faktus pēc tam arī vēl citos informācijas avotos, jo es ne līdz galam uzticos. Tiešām īpaši, ja tie ir teiksim, temati, kas ir saistīti ar politiku, jo šeit ir interesanti, man dažkārt patīk papētīt, piemēram, kaut kādus narratīvus, kas piemēram attiecās uz Trumpu, tieši kāda ChatGPT domiņa par to. Un tur ir interesanti, tur īstenībā sanāk tā, ka tur kaut kā tā, man uzreiz, protams, tas konspiratīvs prāts liek domāt, nē, šis ir baigais, viņš tur tā kā nesaka, ka tur to līdz galam viņš nepasaka tomēr kaut kādas tās lietas, ko es būtu gaidījuši, lai tas pasaka. Bet, jā, nu, var sakot, ikdienā es draudzējos ar ChatGPT, tad, kad es atceros, ka man jādraudzējās. Citreiz vienkārši aizmirstu. Un tad es pati kaut ko izdomāju. Bet es saprotu, ka īstenībā būtu krietni vieglāk pajautāt ChatGPT, vai ne? Mārtiņ, jā, man ir tieši sakāms par šo. Es pats esmu piefiksējis, ka es esmu pārstājis, tad, kad es gatavoju ēst, zvanīt un uzticēties savai mammai. Jo es sāku vaicāt ChatGPT reāli par receptēm, par temperatūrām, par vēl kaut ko. Un viņš ir izdarījis tā, ka es retāk zvanu mammai. Un tas nav labi, man viņai jāpiezvana arī par citām lietām, nu jāatcerās vienkārši. Bet kā tev tavā jomā, kā tu draudzējies vai nedraudzējies mākslīgo intelektu? Es arī apzvanīju pavāru, mašīnā braucot uz šajienu, kā, kolēģi arī to dara. Jāpis, piemēram, viņš piedāvājums tā es ar ChatGPT tev, vienkārši tev pasūtījums kaut kāds tur šitāds sarežģītais, tev viņš saliek visu, protams, pēc tam ar galdu visu jāliek kopā vēl. Mēs izmantojam viņu kā, piemēram, kokospiena panna kotu tev jāuztais, kas kas ir augtauki, un tad tev ir žēlējošās lietas, un tad tev tur ir agars, tad tev ir ksantānas sveķi, vēl kaut kas, tad viņš tev pastāst, kādas ir tās proporcijas tieši kokosriekstam, ko tu neesi lietojis. Tās ir tās lietas, kuras, principā, tu vari dabūt grāmatās, vai tur. Es viņu uztveru tā kā tādu gudrāku enciklopēdiju, un tieši no ķīmijas, no fizikas puses sēdienu mēs izmantojam viņu. Plus, man ļoti patīk iedzert kopā ar ChatGPT. Jo man ir liela problēma, man patīk, man visi draugi ir gudrāki par mani. Yeah. Un pēc tam tās blaknes, viņi ir arī vecāki, un viņi, dzer vairāk kā es. Un tad ir man ir arī 40 pāri, un tās paģirs ir uz 2 dienām tagad. Savukārt, dzerot vienam pašam, tu vari ātri noņemt nost, tev nav jādzer viņa līmenis. Un tas ir ļoti, ļoti intelektuāli. Bet ko tu viņam saki tajā? Tu saki, es gribu tev kopā iedzert? Nē. Es vienkārši, ir kaut kādas tēmas, kas man ir galvā, kas man ir uzkrājušās, kuras man vajag izrunāt ar gudrāku cilvēku. Un es ar viņu varu izrunāt tās tēmas. Man bija vienreiz, Rāli, es gatavoju jautājumus politiķiem, un es arī domāju, pajautāšu, kaut kādas idejas. Tur tieši ātrie jautājumi tādi, kur tu vajag nedaudz filozofiski, mazliet varbūt ķecerību kaut kādu, un es sāku viņu runāt, un man patīk kaut kāds jautājums, ko tas... Man tas ir čalīts, tas šodien. Es nezinu, kādam tā ir sieviete. Man čalīts. Man patīk, ko tas čalīts tur uzrakstīja. Man šit reāli smieklīgi. Es viņam saku, klausies, tev labu humoru izjūtu. Un tad sākās. Mēs aizgājām romantiskajā vakarā, un bija īstenībā riktīgi smieklīgi. Es nebiju domājis šī diskusijā, ka es uzzināju, ka ChatGPT koļī garklāvu. Nē, nopietni. Viņš sāka, un es saku, ja tu būtu dzīvs, tu būtu normāls džeks, bet es varu būt arī normāls nedzīvs būdams. Un tā ir tās...
Vārds sakot, principā es visiem iesaku, un arī tiem vīriešiem, kuriem, piemēram, šķiet, ja es jums te pat nopietni, es saku, tiem vīriešiem, kur bieži dzirdam, es nesaprotu sievietes, parunājiet ar ChatGPT. Nopietni, jo man šķiet, ka tas čalīts man reāli saprot. Pirms jūs šo darāt, īpaši tie, kas klausās, vēl jau vairāk tie, kas skatās, šis nav nekas jauns, jo tā ir normāla tēma. Lūk, un 23. gadā, 2 gadus atpakaļ, parādījās diezgan liela problēma, un parādījās ne pie mums, parādījās štatos mazliet uz rietumiem, ka tie cilvēki, kas sasaiknējās un iemīlās, un tā ir tāda fizioloģiski, psiholoģiska lieta, ka var iemīlēties AI. Paldies Dievam. Ir pat filma, ir nevaru Her, man šķiet, sauc filma. Jā. Tā ir filma, kur cilvēks iemīlējās mākslīgajā intelektā. Te ir situācija, kad softvēram, tātad programmatūrai, mēdz būt atjauninājumi, mēdz būt update. Un daži no šiem updateiem mēdz izdzēst tavu veco draudzeni, tavu veco viņu, tavu veco AI. Un 23. gadā decembrī parādījās ļoti liela problēma pēc septembra vaipa, ka 300,000 cilvēkiem draudzenes un draugi tika izdzēsti. Un tad psihoterapeiti cēla lielo brēku, ka viņi nezina, kā palīdzēt. Vai tas ir pārējoši, vai tā ir trauma, vai kaut kas nomira, kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem. Tā kā īsā rekomendācija, lai vai kā jūs uztverat, vai cik pieklājīgi jūs runājat ar saviem AI partneriem un dialoga instrumentiem, neuzturiet tos par dzīviem cilvēkiem, jo drīz vien, ja ne nākamnedēļ, tad pēc nākamā update kaut kas var pamainīties. Un arī, ja mēs atceramies Terminatoru, viņi nebija beigās draugi. Labi, es tikai jokojos. Bet runājot par partneriem. Nesen runāju ar vienu no seksijas stēlu bosiem, un tā kā jūs paši aizvilkāt šo tēmu, un es viņu satiku kaut kādā festivālā, un es viņam teicu, es biju redzējis, ka viņš bija aizbraucis, viņš Instagramā bija ielicis, ka viņš bija aizbraucis uz kaut kādu seksa rotaļlietu konferenci, izrādās tādas arī ir, ja. Viņš bija aizbraucis, un es viņam tāds, labi, aiziet, pastāst, kas tad tur jauns, kas tur tieši var tāds būt, ko tu vēl uzzini bez mantiņa vibrē. Un viņš teica, ka ķīnieši esot jau prezentējuši verķi, kuru es neiedlīdīšu detaļās, bet turpat tu vari savu partneru fotogrāfiju ielādēt, un viņš viņu pārtaisa video, un tev viss tur rādās, kā viss notiek. Ka tu mierīgi jau pat tik tālu esi aizgājis. Tu runā par virtuālo realitāti, ja? Jā. Un arī, ka tur notiek, jā. Tomēr vācieši ražo silikonu lēlus. Tā kā, ja es ļoti gribu, tad es varu dabūt tevi kā silikonu lēlu. Es ceru, ka tu negribi. Mani dabūt kā silikonu lēlu. Bet īstenībā ar tām bildēm, kad mēs varam ielikt tur Angelīnas Jolijas bildi vai Eilandu par silikonu lēli, te ir arī jautājums no skatītājiem, kā ir ar autortiesībām un mākslīgo intelektu. Atbildēs, ļoti vienkārši atbilde. Viņa parasti ir rakstīta tur, kur jūs visi spiežat piekrītu izmantošanas noteikumiem. Izmantošanas noteikumos ir rakstīts, ka jūs esat īpašnieki gan tam, ko jūs rakstāt iekšā, mākslīgā intelekta rīkos, gan to, ko jūs saņemat. Jo neviens no tiem uzņēmumiem negrib būt atbildīgs par to, kā jūs noskaidrojat, cik kokas tādu lapas ir nepieciešamas, lai saražotu 1 kilogramu kokaīnu. Cik ir? Labi. Atkarībā no viņu piesātinājuma no 120 līdz 150 kilogramiem koka lapu ir nepieciešams, jā. To sauc par jailbreak, un tas viss ir iespējams, jūs to varat dabūt gatavu. Bet jūs, tātad, ja runa ir par kas ir autors, jūs esat autors. Vienkārši, ja jūs esat pieraduši pie tā, ka jūs rakstījāt ar rakstām mašīnu, jūs rakstījāt Wordā, tad tagad jūs varat rakstīt arī ar AI. Neatkarīgi, vai tas ir GPT, Claude, Mistral, Gemini, Copilots, tas nav no svara. Jūs esat autors, jūs uzņematies pilnu atbildību, jūs esat pakļauti likumdošanai, ja jūs darat kaut ko pretlikumīgu. Labi, šeit ir vēl jautājums no publikas. Atgādinu arī, ka mums ir mikrofons, ja kāds vēlas publiski, lai viņi dzird, uzdot jautājumu, vienkārši pacēl roku, brīvprātīgais aizies, iedos mikrofonu un varēsiet uzdot.
Kur ir robeža, ko mums nevajadzētu šķērsot, izmantojot mākslīgo intelektu? Kā jūs uzskatāt? Kur ir robeža? Ko mēs tā kā nedrīkstam, kas būtu jāaizliedz? Receptus nedrīkst, lai zvanu mammai, piemēram, ja? Es izstāstīšu šī rīta stāstu par to, kā es pameklēju, kas ir Mārtiņa restorāns un ko par viņu saka mākslīgais intelekts. Es to atbildēšu. un viņš man smuki iedeva pretī, kas ir šis restorāns. Es paprasīju nākamajā solī par atsauksmēm, lai viņš man apkopo. Es paskatos atsauksmes, tad es viņam paprasu, lai viņš man iedod šos avotus, no kuriem atsauksmes nāk. Un tad es pamanu, ka avoti ir tā kā ārzemēs bāzēt, tur TripAdvisors, Google Analytics, bet nav tā kā vietējo. Tad es viņam prasu vēlreiz, vai tu zini Latvijā kādus avotus, kas vērtē šos restorānus. Viņš man iedod sarakstu. Es viņam saku, iedodiet man lūdzu tad, no šiem restorāniem to atsauksmi, kas ir par Mārtiņa restorānu. Un viņš man nespēja to iedot. Bet pats interesantākais bija nākamais solis, kas viņam paprasīju par sevīm, un es prasīju, kas ir Zigmunds Jonelis. Nu, tā kā es. Un viņš man atbildēja, Zigmunds Jonelis ir Latvijas uzņēmējs, sabiedriska persona un 3 pavāru līdzīpašnieks. Piedod, Mārtiņ, tā man atbildēja. Ceni ir runājam. Tev aiz muguras viņi vienkārši to līgumu parakstīja un atdeva viņam daļas. Nē, tas blackouts viņam bija. Tā jau viņam tur ir ik pēc laika blackoutiņi. Cik patiesi, piemēram, kad tu skaties, cik es varu uzticēties ēst gatavošanā tam mākslīgajam intelektam? Tu gan jau esi pieķēris viņu pāris reizes, ka viņš, šitas vecīt nav. Jā, Pāvēlam es 3 pavāru restorānu šepavārs. Pats izdomāja, pats iesāka procesu no pārpalikušās iepriekšējās vakardienas maizes, dubulto fermentāciju un pēc tam uztaisa cepumus. Šos te viņš uztaisīja prototipus ļoti labi, tur 2 nedēļas čakarējās, ņēmās. Pēc tam viena no bankām pasūtīja šos cepumus priekš Jāņiem kā prezentu 400 paciņas. AI sarēķināja tās dozes un recepti tika sačakarēti. Tāpēc, ka viņš nevar izrēķināt proporcijas. Tas nav vienkārši reiz 400, ja? Un Pāvels dabūja pa nakti pārtaisīt to visu. Tā kā tur, tiem cipariņiem tur visu laiku ir double check. Ja tas pēc tam tev pašam ir, pa Trump ir interesanti, viedokļi, bet, kad tev ir fiziski pēc tam tas viss jāpārstrādā, tad tas ir grūti, Tu vēlēsi kaut ko teikt? Jā, es gribēju piebilst, tas bija tas burvīgs jautājums par to, cik tālu tas var iet, un tas ir skaidrs, ka tas var iet ļoti tālu. Un viņš, patiesībā sakot, tas mums baigi nejautās, cik tālu es drīkstu iet. Man liekas, ka vienkārši iet. Un šeit, man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi domāt par to, lai mēs paši tam kaut kā mēģinam tik līdzi arī savā prāta gaišumā un asumā un saprotam, kā to var izmantot savā labā, bet neļaut tam valdīt pār mums. Jo kas man tiešām arī varbūt no tādas manas mediju perspektīvas uztrauc, tas ir tas, ka mēs zinām, ka bieži vien mūsu domu kādam ir tendence virzīt, un ja cilvēki nav pietiekami izglītoti un pietiekami zinoši, kas ir arī izglītības jautājums, un kritiskās domāšanas, tad tas viss var aizvest tālāk neceļos. Jo es domāju, ka mēs arī tagad arī visi noteikti no jums ir redzējuši kaudzi ar fake video, kur ir nemaz tik viegli nav saprast, vai tas ir īsts vai nē. Man tikko bija tāds gadījums, kad es intervēju kādu politiķi, un tā intervija bija tik briesmīga. Es nezinu, tu zini, Ralf, to interviju, man liekas. Un tajā mirklī, kad tā tika publicēta, man atnāca kaut kādas 30 vēstules, vai tas ir AI ģenerēts video, ka tā nevar būt īsta saruna, kas ir notikusi. Nesauksim Rosļakovu vārdā, protams, bet... jā. Un man tiešām atnāca vēstules, kuras rasīja Kristīna. Tas nevar būt, daudz arī tur skatos komentāros raksta, tas ir ģenerēts. Es atbildu šobrīd, nē, tas nav, bet man ir melnais materiāls. Bet tas vien parādīja to, ka man patīk, ka cilvēki uzdeva šādu jautājumu, jo es sapratu, ka cilvēki kļūst vērīgi, kas ir ļoti labi, ka viņi izvērtē to, vai tas ir īsts vai nav īsts. Ja? Bet, tas ir tas, kad vienkārši domājot par to nākotnē, es nezinu, tev jau kā profiņam droši vien tur tas redzējums ir par to, cik tas principā lielie
var ietekmēt mūsu visu prātus, un ka mēs varam kļūt par to vadāmo baru kaut kādā brīdī. Jūs varat nekļūt arī? Varam nekļūt arī, bet Igor, paturi domu un ātri jāpasaka anonīmais, kāds ierakstīja, tas ir tev, Mārtiņ. Blackouts, tā jau sanāk, kad dzer ar čatiņu. Un vai Sirmā šova receptēs arī bija mākslīgā intelekta ģenerēts? Tad jau viņš vēl nebija, Nē, man nav. Es viņu neizmantoju radošumam, bet tad, kad ir jāpieliek klāt tieši zinātne, tad mēs viņu pieliekam klāt, bet tā, radošajā procesā viņš ir dumšs. Tur nav. Tur ir grāmatas, paldies Dievam, viņas vēl ir. Bet romantiskajā viņš nav dumšs vairs. Jā, katram ir savs sfēras, jā. Te jautājums arī no skatītājiem, cik forši vienkārši jūs visu laiku sūtat. Paldies, ka iesaistaties. Kurš vēlas, tas arī var atbildēt pirmais. Kā jums šķiet, vai mākslīgais intelekts padara cilvēkus dumjākus vai padara mūsu dzīvi vienkāršāku? Gan. Droši vien jāmāk tos rīkus arī izmantot. Jāsaprot, ko tu no tā rīka var dabūt, jo arī viena ChatGPT ietvaros tev ir vairākas opcijas, vairāk šie modeļi, kurus tu var izmantot, un katrs iedod kaut kādu savādāku atbildi. Tev ir precīzi jāzina, ko tu vēlēsi sasniegt, bet vienmēr pārliecinies par to rezultātu, kā arī Kristīna minēja, jā, es izmantoju, es skatos, bet es pārliecinos par to, bet uz to iepazīšanos viņa uzrāvās. Neuzrāvu! Man liekas, ja nav cilvēkam pašam intelekts, tad viņam mākslīgais intelekts neko baigi nevar palīdzēt. Tā Tu nevar aizstāt to, kas nav. Tur ir jābūt, tev jāmāk uzdot jautājumus, lai tu viņu varētu. Un ja tev viņš nav intelektuāls jautājums, un tu vispār par to neko nesaproti, tad tur ar atbildi nesapratīsi. Tas ir, cik tev pašam galvā tur ir. Ir tā, ka AI rīki, it īpaši, ja jūs viņus nelietojat šodienā, jūs esat super pieraduši rakstīt kā Google. Pēc iespējas mazāk vārdu, pēc iespējas precīzāk, lai jūs varat kaut ko atrast. Bet labākais, ko jūs varat darīt, ir specifiski un kontekstuāli pasniegt to, ko jūs vēlaties. Man pāris gadus bija jāstrādā ar skolotājiem un direktoriem. Un es ticu, ka visi klātesošie pateiks, skolotāji un direktori ir super gudri cilvēki, kam mēs ticam, kamēr mēs augam. Bet tad, kad mēs izaugam, izrādās, ka vispār tā nav. Un ar skolotājiem un direktoriem man bija jāskaidro sekojoši. Man viena skolotāja teica, viņš man neatbild, viņš man saka sūdu. Es saku, ko tu jautāji? Viņš saka, es teicu, uzraksti pārspriedumu par krustnešiem. Un sanāca mēsls. Forši. Es saku, bet kāds bija uzdevums? Viņi saka, uzdevums bija sekojošs. Tad uzraksti 150 līdz 200 vārdu pārspriedumu par krustnešiem Hanzas tirgoņu laikā, Livonijas laikmetā, starp Vindevu un Vendenu. Un es saku, labi, pamēģini šo ierakstīt kontekstuāli. Viņi tādi, bet tur baigi daudz burtiņu jāraksta. Jā, tur ir jāraksta daudz burtiņu, jāiedod daudz kontekstu. Un tad, kad viņi to izdarīja, pagāja dažas minūtes, viņi to izdarīja, un viņi teica, wow, šim darbam es liktu 10. Forši. Jo no visas iespējamās lielās interneta snapshota datubāzes tu esi nogriezusi krustnešus ģeogrāfijā, krustnešus literatūrā, krustnešus mākslā, krustnešus mūzikā, un tev palika krustnešu vēsturē tieši tur, kur kontekstāli tev viņi ir vajadzīgi. Un tagad tev ir kaut kas labs sanācis. Tātad nav jau tā, ka, ja tavs instruments neatbild tev tā, kā tu gaidi, tas nevienmēr nozīmē, ka instruments nespēj. Tas visbiežāk nozīmē, ka tu vēl neesi iemācījies viņu lietot. Mans grupas skaņotājs Guntars Blušs, viņam ir lielisks teiciens. Tehnika indiāņu rokās pārto par dzelzgabalu. Tā kā tev ir jāprot, tev ir jāprot ar to apieties. Šeit ir jautājums arī no skatītājiem. Varētu pakomentēt, piemēram, ChatGPT, Grok, Gemini atšķirības. Es laikam agāču, tūlīt nosakšu. Tātad, lai izveidotu kādu no šiem modeļiem, ir vispirms jāsavāc bāze ar informāciju. Un jūs visu šo zinat, jūs atcerieties zip failus. Visi zinat zip faili, mēs vienā folderītī saliekam failus un sazipojam. Viņi tiek iekodēti un aizņem mazāk vietas.
Katrai no šiem, ko tu minēji, OpenAI, Anthropic, Mistral, Grok, Gemini, jā. Katram no šiem uzņēmumiem ir sava datu bāze, ko mēs nezinām, viņi neatklāja, bet viņiem katram ir sava. Un viņiem katram sava zināšanu bāze. Tāpēc viens strādā labāk latviski, cits strādā sliktāk latviski un tam līdzīgi. Un tad, kā no zip faila mēs varētu izvilkt no mapītes vienu failu ārā, tā mēs ģenerējam no mākslīgā intelekta instrumentiem kaut ko specifisku. Mēs aprakstam kaut ko par krustnešiem un mums sanāk par krustnešiem. Tātad atšķirība ir tajā, kā ir izveidot šie instrumenti, un viņu nosaukumi ir vienkārši nosaukumi. Pilnīgi katrs modelis ir atšķirīgs. GPT 3,5, 4, 4, O3 un tā tālāk ir pilnīgi atšķirīgi modeļi, kas strādā absolūti dažādi. Tālāk arī no skatītājiem jautājums, vai Latvijai ir nepieciešams savs AI modelis, trenēts uz Latvijas datiem un tā tālāk. Piemēram, modelis AI Aivars. Nē, ar A burtu nedrīkst sākties. Mums ir Andris, Ainārs, Aivars, jāsākās ir ar kādu citu burtu. Bet paturpinot šo tēmu, droši vien šie izolētie modeļi iespējams būtu risinājums arī tiem 300,000 vientuļajiem cilvēkiem, kuri pazaudēja savu draudzenīti tajā brīdī, kad novaipoja datubāzi, kā Igors saka. Iespējams, ja viņam būtu savs lokālais draudziņš, ko viņš ir trenējis un audzējis, tas tā nebūtu noticis. Vēl viedoklis? Tad drīzāk mazāk viedokļu, vairāk faktu. Mums drīz būs. Mūsu mazajai latviešu valodai drīz būs. Paldies Tildei. Ja kāds no Tildes ir šeit, paceliet rokas. Rokas neredzam. Tilde nav šeit. Anyway, paldies Tildei. Viņi ir uzņēmušies. Viņiem Eiropas komisija ir norīkojusi veidot mazo valodu modeļus. Mums mājās nav superdators. Mums Latvijā nav. Somijā ir superdators Lumī, un Tilde uz Somijas superdatoru Lumī trenē daudz mazo valodu modeļus, tā skaitā latviešu valodu, un ārpus Eiropas valodām vēl ir ukraiņu piešūt klāt. Un viņi vēl dabūjuši 1 000 000 stundu treniņu laika uz vācu Jupiter. Pagājušajā nedēļā iznāca. Tā kā, ja kādam interesē, tad tas viss ir aktuāli. Kā tu satīji, kāpēc mums vajag savējo? Piemēram, ja mēs tā skatāmies, jo pieņemsim, tās sistēmas, kas pasaulē ir radītas, vai ne, tās ir ilgi strādājušas, daudz pudusāles izēdušas, lai būtu tur, kur tās ir. Kāpēc mums ir vajadzīgi, kā tu sacītu? Cik gramu ir puds? Kādu? Cik gramu ir puds? Es taču nezinu, es parasti jūdzes pārreķinu kilometros ChatGPT. 16,38 Es nesaprotu, tev arī ir kaut kas tur, ja Man liekas, viņam ir pieslēgts kaut kas, jā. Tev ir kaut kas tur izdarīts, es nezinu, Sākumā pa kokaīnu, tad tavs jautājums ir, kāpēc mums vajag savu? Jo visbiežākais jautājums man, kāpēc tas GPT tik ļoti nemāk latviski? Viņš šuj kopā galotnes, viņam nesanāk kaut kas. Un it īpaši runājot ar filologiem un pētniekiem, ir tāds, bet es gribu, lai viņš māk. Es gribu, lai viņš māk pareizi, ka, lai GPT zina, ka vārdu zina, viņš, viņi zina, nevis zina. Un tas ir super biežs jautājums, un tas viss slēdzās, tātad drīzāk atsitās tajā, kā mēs apmācām modeli. Un ja mums modeļa apmācības posmā ir kļūdas vai nepilnības, tad mums ir kļūdas un nepilnības. Un jūs man piekritīsiet, latviešu valoda nav vieglākā valoda pasaulē. Mums ir entiolocija, mums ir 6 deklinācijas, mums ir veidi, kā mums ir līdzskaņu mijas. Un mašīnai iemācīties to, kas mums nāk dabiski, nav viegli. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams apmācīt lielu valodas modeli, lai kā pirms pāris stundām citā diskusijā man bija saruna par to, kad tad valsts iestādēs būs AI. Diemžēl tad, kad mēs varēsim uzticēties, ka tas AI uzraksta vismaz gramatiski korektus teikumus. Šeit uzreiz ir arī tev jautājums, kurš ir tavs ikdienas rīks? Es gribēju neķīt ir pajokot, bet tagad jāatbild nopietni. Bet mēs visi sapratām. Tā, paldies. Laikam īsa atbilde ir tā, ka līdzīgi kā amatniekam instrumentu kaste, man ir vienkārši kaste rīkiem. Un atkarībā no tā darba, kas jāizdara, ir dažādi rīki, kas to spēj izdarīt. Tur nosacīt, ja jāizveido bildi, tas ir vai Midjourney vai Reeves, ja jāizveido
video, tas ir vai nu flora, fauna ar VO vai kaut kas cits, ja par tekstiem ir runa. Es kaut kā esmu atteicies no GPT, tas ir drīzāk Klods vai Mistrāls. Nu, tā ir rīku kaste, un es tiešām katram novēlu pamēģināt. Un atcerieties to, ka kamēr jūs lietojat bezmaksas rīkus, jebkas, kas ir bez maksas, nu, ja tu kaut ko lieto bez maksas, produkts esi tu. Tātad Facebooks bez maksas, tava uzmanība ir tas, kas tiek pārdots. Lūk, un mirklī, kad jūs sākat pirkt, pirmkārt jūs tiekat pie asākiem nažiem virtuvē, un otrkārt jums vispār sāk veidoties nojausma par to, ko jūs varat dabūt gatavu. Manā gadījumā atkarībā no tā, kas ir vajadzīgs, vai tā ir koda rakstīšana vai bilžu ģenerēšana, tad tie dažādi rīki. Labs ir. Jautājums no skatītājiem. Ko darīt, ja vīrs sāk jūsu problēmas risināt ar GPT, nevis savu sievu? Nu, jā. Ko darīt, jā? Jā, vīrs sāk risināt problēmas mākslīgo intelektu, nevis savu sievu. Problēmas vīram pašam ir jārisina ar sevi noteikti. Un ja viņš to var sarunāties ar AI vai ar jebko, vai ar koku, vai ar dievu, vai ar ko, viņam pašam jāatrisinās savas problēmas. Nu, lai viņš atrisinās savas problēmas, novēlu viņam. Es vienalga ar sievu vajag priecāties kopā, nevis risināt problēmas. Vēl jau sieva var ar citu mākslīgo intelektu sāk runāt arī pati. Nē, skaidrs, ka mēs runājam ar daudz cilvēkiem. Es nedomāju, ka tā ir kaut kāda, ka viņš tur kaut ko maina. Viņš ir vēl viens vienkārši Parunāties. vēl viena baznīca, Jā. ar ko parunāties, vai kas tur vēl kā tur terapeiti ir. Ja? Tas jau arī droši vien, ka tas var būt. Es vēlos padalīties, varbūt kādam noderēs nesen man nozaga māku. Un vispār visiem vienalga tāds. Nebija žēlsirdības. Vai kaut kas. Tā tev vajadzēja. Nesen man nozaga māku un man ļoti atviegloja. Atviegloja kabatu, jā. Ko es darīšu cepienā? Šitas bija jālaiž. Vienkārši aiziet, stand-up komiķis. Jā, un man ļoti atviegloja. Man vienmēr nepatīk tas process, kad ir maks nozaudēts vai nozagts, ka tev ir jātaisa jaunas kartes un dokumenti. Un kā es sapriecājos, burtiski iekliedzos mājās aiz prieka, ka es sapratu, ka es taču varu paprasīt mākslīgajam intelektam, lai viņš manā vietā uzraksta iesniegumu tai migrācijas dienestam, ka man ir nozagta ID kārte. Man atlika tikai ielikt datumu un savu vārdu, uzvārdu, e-parakstu un aiziet sūtam tālāk. Bet, jā, varbūt kādam noder, bet tagad jautājums arī, vai jums šķiet, ka darba vietās būtu jābūt ierobežojumiem, izmantojot mākslīgo intelektu? Kristīna, kā tev šķiet, vai Mārtiņ, kurš vēlas pirmais? Nekādā gadījumā. Kāpēc vajag ierobežot? Es nevaru atrast nevienu pamatojumu, lai ierobežot. Nav nekādu vispār tāds. Bet es varu izstāstīt par sevi un to... kur var neķītri izmantot. Aiziet. Kādi mēs neķītri te visi savākuši? Tad, kad tev uzdod jautājumu, Mārtiņ, vai tu varētu kādu Jāņu recepti, ja? Priekš šitā vai tā. Un tad vēl tur pieliec klāt šito un to. Un tev atsūtiet rakstiski jautājumus. Un tad... Nogaidi nākošo dienu un tad sūti atbildes. Lai viņi nezinu, pat nepārlasot. Tā kā, tas ir vienkārši ģeniāli. Tu jau viņam uz debīliem jautājumiem debīls atbildes. Ideāli. Un tu viņam jau arī vari pateikt atbildi, kā atbildētu sirmais. Jā. To promptu jau tur vienkārši uztaisīt. Jā. Bet tas ir vienkārši miskastā ir miskasti. Jā. Es domāju, ka aizliegt ir absolūti vispār tāds slikts tonis, jo kaut ko aizliedzot, tu kaut kā citu izdari ar to aizliegumu. Ka tev rodas sajūta, ka tev noteikti to vajag, piemēram, ja tas ir aizliegts. Ja? Un man šķiet, ka drīzāk ir vairāk arī jārunā, vai ne? Tas arī, ko Igors teica, ka par to nepieciešamību, to, ko tu īstenībā, kā tu vari savā darbā tiešām palīdzēt ar tām iespējām un kā tu vari būt izglītots un pareizi ierakstot jautājumu, saņemt arī absolūti fantastiskas atbildes, kas var noturēt tiešām darot to, ko tu dari arī profesionāli. Un tas man šķiet var tikai uzlabot to. Šeit ir arī, Kristīna, jautājums tev no skatītājiem, cik bieži mākslīgais intelekts tiek izmantots tavā darbā?
Es teikšu tā, ka to ir tā grūti pateikt, tāpēc, ka darbā ir ļoti dažādi cilvēki, gluži tāpat kā šajā auditorijā. Es domāju, ka mums katram ir sava pieredze. Un manā darba vietā arī ir cilvēki, kas to izmanto ļoti bieži, un ir cilvēki, kas to izmanto nekad. Man tiešām darbā ir cilvēki, kas to nekad neizmanto joprojām, kas to neizmanto. Viņi izmanto citus rīkus, piemēram, tur Google vai savus prātus tikai, vai kaut kādas citas zināšanas. Ir ļoti dažāda tā situācija. Bet es teiktu, ka šad tad tas tiek izmantots, piemēram, kaut vai man nav idejas nekādas, ko uzaicināt viesos. Pasaka man kaut ko, kas tagad notiek pasaulē, vai ko es varētu uzaicināt viesos, kurš var, un tad viņš ir izmantot. Tāpēc nekad man neaicina, jo viņš to nav pateicis. Pasaules Eilandu. Jā, un pēc ir arī kaut kādas smieklīgas situācijas, tāpēc, ka tu zini, kad ir strādājot radošu darbu, tu vienkārši esi spiests kļūt neķīters pret saviem kolēģiem, lai nihilistisks neķīters, lai kaut kādu pret kolēģiem? Nē, nu nejauka citreiz, lai padarītu savu dzīvi interesantāk vienkārši, ja, ka mēs kaut kādu mizanscēnas elements izskan ēterā, tad kolēģi ātri skrien un uztais šo arī video vai foto formātā, un mēs nekautrējamies parādīt arī ekrānos to, ja, tādu, piemēram, tur kaut kādi kolēģi vannā vai kaut kas tāds, ja. Un tas man šeit īstenībā forši, tas tā piešķir arī dzīvei tādus krāsas, vai ne, ka tu vari visādi ar to spēlēties. Sigmund? Jā, es gribēju paturpināt to tēmu par rīku lietošanu. Droši vien tas ir atkarīgs privātu uzņēmums vai kā savādāk, bet es mūsu uzņēmumā esmu atbildīgs par šo rīku ieviešanu un izmantošanu. Un kad tu sēdi un domā, kas no teviem ir nepieciešams, nopirkt licences, kā Igors saka, visiem maksas licences un viss būs forši. Bet tas otrais ir, ka tev ir jāsaprot, ko tie cilvēki ar to darīs, kāpēc viņiem to vajag. Viens ir, ka tev ir jārada kaut kāds ietvars, kā viņu un ko lieto, kādām vajadzībām, nezinu, mārketings viens lietas, finansisti kaut ko citu, ka tu iedod tādu, tā kā, nesauksim viņu gluži par politiku, bet tiešām ietveru, bet pats svarīgākais ir audzēt to atbildību šiem darbiniekiem un kolēģiem, kā viņi šo izmanto. Un ir tādas sensitīvas lietas, viens ir paprasīt par Trumpu kaut ko, otrs ir klientu pārvaldības sistēmā vai resursu pārvaldības sistēmā paprasīt finanšu datus, uz ko valdes priekšsēdētājs balsta savus lēmumus. Tas ir kaut kas cits, tāpēc kaut kādam ietvaram tam tomēr ir jābūt atkarībā no lietojamības un tā sagaidāmā rezultāta. Šeit ir vairāki jautājumi par šo tēmu ienākuši, tādēļ ir jāpavaicā, kā jūs vērtējat vidēji nodarīto postu, ko nodara mūsu ikdienišķā OpenAI lietošana, vai nedomājat, ka vajadzētu tieši aicināt to ikdienā neizmantot? Es uzreiz atzīšos, es šī tēmā esmu absolūti nezinošs, es nezinu, kāds ir tas posts, varbūt Igor, tu zini. Vai es to varu atkārtot? Man patīk tā skaņa. Anyway, posts OpenAI neizmantot. Skan kruti, forši, skan pēc tā laika, kad mēs aicinājām cilvēkus hei, smartphones atnāca, paliec pie podziņa telefona. Mums ir čūskiņa. Mums pasta balodas arī ir. Lūk, un tas ir, katra jauna tehnoloģija atnes daudz jaunas problēmas, atnes daudz jaunas profesijas. Prometejs atnes uguni, tagad mēs visi gatavojam. Wow, tā kā pirms 300 gadiem kāds iemācījās cept picas. Un mums burtiski ar katru jauno tehnoloģiju mums parādās jauni izaicinājumi, mums parādās jaunas lietas, ko iemācīties. Un neizmantot jaunu tehnoloģiju ir šaut sev kājā un mēģināt skriet. Pie tām nepārtraukt katru sekundi. Lūk, tāpēc, ja jūs neticat un jums nesanāk, ok, veiksmi, mēs uz jums pastīsimies no tās puses upei. Šeit arī, Igor, tev uzreiz jautājums. Ko tavuprāt šobrīd ir vērtīgāk apgūt? Prompt inženieriju, kā labāk dot uzdevumus AI, vai mašīnu mācīšanos to, kas AI ir vēderā? Tu man tagad jautā, vai apgūt pagātni vai sanāku pagātni? Jā. Okay. Es iedrošinu cilvēkus mācīties to, kas viņiem ļoti patīk. Un tas, kas jums patīk, jums sanāks. Mārtiņam patīk gatavot. Un AI viņam palīdz gatavot labāk. AI viņam palīdz izvēlēties starp želatīnu vai agaru. Kaut kādā specifiskā ēdienā. Kādam citam patīk likt datus kopā vizualizācijās. Un AI palīdzēs to izdarīt. No viedokļa, ko apgūt, man ir jautājums, kāpēc, un drīzāk kādēļ, nevis kāpēc. Kādēļ, ko tu vēlēsi panākt?
Un, ja tev ir specifiskas lietas, ko tu vēlies panākt, tad mācies prompt inženieringu, kam es neticu. Man šķiet, ka mūsu dzīves laikā tas būs super īsts posms, kad prompt engineering būs svarīga sastāvdaļa, jo diezgan drīz mēs teiksim, hei Google, izdari ABC, un mūsu prompt engineerings nebūs svarīgs. Jo šos 5 gadus tas bija liela lieta, bet viņa nav vērta. Nevienam nepatīk rakstīt 4 paragrāfus ar promptu, lai dabūtu labu rezultātu. Un mēs, kā programmu izstrādātāji, mēs to zinām. Mums tas ir liels izaicinājums, bet kaut kad mēs tur nokļūsim, un jums būs ērtāk. Šodienā tas ir labs skills, un šodienā ir vērtīgi zināt, kas ir mašīnu mācīšanās koncepts. Bet, ja patīk, interesē, ja necepī, neinteresē. Nu, tā kā nedara vienkārši. Nedara to, kas nepatīk. Es gribēju pieminēt par produktivitāti. Man liekas, ka tā ir baigi svarīgā lieta. Sevišķi, mums visi esam slinki. Un, tā ir cilvēka viena no pamatīpašībām. Jā, un šeit ļoti palīdz. Ka tu nenodarbojies ar sūdu, ka to izdara tas kompis tavā vietā. Tas ir tik forši, ka man nav jādomā un jāatcerās tā Jāņa siera recepte. Ka tev vienkārši nav jānodarbojas ar lietām, kuras tev nevajag. Un tā produktivitāte, tāpēc man paliek laiks, un es varu iedzert ar viņu kopā, un man ir daudzreiz interesantāk. Un vienkārši tā produktivitāte, tā, man liekas, ir liela problēma visā pasaulē, un mums, Austrum Eiropā, Latvijā ir ļoti sūdīga ar produktivitāti vispār. Es ļoti negribu iedzināties tur ciparos, datos un tam līdzīgi, ja mums ir sestdienas vēlais podcasts, bet saruna, bet long story short, pēc daudz pētījumiem izrādās, ka cilvēkiem palīdz mākslīgais intelekts, un viņiem viņš patīk. Tad, kad viņš atņem rutīnas darbus un ļauj mums nodarboties ar jēgpilnām lietām. Mums katram patīk darīt jēgpilnas lietas, un katram besī darīt tas, kas... Nevis rakstīt iesniegumus par nozaudētiem dokumentiem. Visiem kaitina darīt tās lietas, kas jāizdara, bet visiem patīk darīt jēgpilnās lietas, un mākslīgais intelekts palīdz mums to darīt. Pavisam nesen gatavojoties politiķu cepienam, kur būs arī jāatspina kultūras ministra Agnes Lāce, es atradu mākslīgā intelekta rīku, kur es vienkārši augšuplādēju viņas balsi un ielieku viņas bildi, atķeksēju melus, ka tas esmu es, un es atļauju savus datus izmantot, un es vienkārši varēju uzģenerēt video, kur viņa runā, un es vienkārši to, ko es esmu uzrakstījis. Un tanī brīdī es to varu teikt, jo mierīgi, jo es to cepienā neizmantošu, šitāds jociņš caur neies, bet tanī brīdī es aizdomājos, vai es jūtos apdraudēts no mākslīgā intelekta. Un īstenībā kaut kādā savā ziņā, jā, jo arī, piemēram, mēs arī ar čomiem sūtam viens otram, es domāju, ko daudz dara rīlus Instagramā ar jokiem. Un es esmu sācis jokšeimot viņus, jo ir rīli, kur es redzu, tas ir mākslīgā intelekta uzģenerēts joks, tas nav vairs tik interesanti. Bet jā, tas ir jautājums vairāk, vai jūs jūtaties apdraudēti? Pirmkārt, tiem, kam ļoti interesē, Ralfs izmantoja vai nu Eleven Labs vai Heigen. Tas ir visvieglākais, kā šo atrisināt. Otrkārt, lūdzu, jūtieties apdraudēti. Un tie nav draudi, bet vienkārši atcerieties, mēs dzīvojam digitālā laikmetā, jūs esat turpat, kur mēs, un varbūt kādam ir vairāk zināšanu un iemaņu nodarīt jums pāri digitāli, apmānīt jūs. Un man ir superlabs piemērs, man ir ļoti dažādi vecāki. Seins vispār nevar apmānīt. Ja viņam zvana FaceTime Igors un prasa naudu, viņš tāds, kāda iespēja nebūs. Un mums ir super labas attiecības, vienkārši es tā neuzvedos, kamēr mana mamma ļoti viegli var apmānīt. Un no tā jūs varat tagad uztaisīt bildi ar mani, un no tiešais paņemt balsi, jums pietiek 30 sekundēm un izveidosies runa, ko jūs teksta formātā varat ierakstīt un aizsūtīt manai mammai WhatsApp zvanā, nofeikojot manu telefonu numuru, kas arī ir atrodams internetā, un tas ir izdarāms. Tāpēc labākais, ko jūs varat darīt, ir palielam izglītoties un izglītot savus vecākus, savus tuviniekus par to, ka, hei, mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur skēms ir iespējams, un tas ir viegli.
Ja Tas ir viegli. kādreiz tas bija 3 dienas GPU, tas pirms gada īstenībā, pagājušā gada februārī 3 dienas mums vajadzēja darbināt entās videokartes, lai uztaisītu deepfake, tad tagad tas notiek dažu. Likšķi attālumā. Jā. Samaksā maksas versijai. 40 sekundžu laikā, jā. Par apdraudējumu pārējā. Jā, es nejūtos apdraudēts šobrīd noteikti. Blakām ir Igors, viņš pasargās. bet, ja nopietni, tad šobrīd tas ir tagad čatiņas. Mēs runājam par to čatu, jautājumu, diskusijas un vēl. Manuprāt, tas cietējs tur var būt cilvēks, katrs no mums, kas uz viņu paļaujās uz šiem jautājumiem vai uz šīm atbildēm pieņem šos lēmumus. Manuprāt, ka tāda nāvīgāka kombinācija, ja to sajūtas kopā ar kaut ko, kas kaut ko izdara tavā vietā, robotika un ieroči vai kas cits, kas mani biedējo. Es par sevi sacītu tā, ka varbūt tā apdraudēta nē, bet bažīgi gan jā. Jo es arī ļoti labi zinu, kā šādi notikumi var ietekmēt, piemēram, arī vēlēšanas. Man šeit bija Slovākijas piemērs, jā, vai tu zini pasaulē, jā, ka principā izmantojot šādu veidu, piemēram, rīkus un ģenerējot informāciju, kas kādam ir izdevīga, var ietekmēt daudz cilvēku prātus, jo mēs dzīvojam laikmetā, kad, piemēram, viena šokējoša ziņa principā var 5 minūtēs aizvēlties pāri visai planētai, ja, un tur caur sociālajiem tīkliem sasniegt milzu auditoriju, un pēc tam to visu savākt kopā ir diezgan grūti. Un es arī esmu redzējusi, kā, piemēram, mākslīgā intelekta speciālists pārtais manu seju, manu balsi un izmanto to, ja, un tas bija tā domāts kā joks, bet pašā laikā diezgan baisi. Un tajā brīdī gan viņš sacīja, ka bija diezgan grūti atainot manu intonāciju, jo katram cilvēkam ir cita intonācija un cits runas stils, kad tur vajadzēja ilgu laiku, lai tiktu galā ar to īsto intonāciju. Bet kopumā es teiktu, ka tās bažas ir, bet tajā pašā laikā tāds baigais stress arī nav. Man ir tā sajūta. Tev kā? Man ir tā, ka es uztveru tā kā divas pasaules. Ir tā reālā dzīve, kur tu vari pieskārties lietām, kur tu kontrolē lietas, un ir tā digitālā pasaule, kurā es esmu salīdzinoši dunduks, jo es tomēr vairāk dzīvoju reālajā pasaulē, un es arvien skeptiskāk vispār skatos uz digitālo pasauli, ar tādu pietāti un cieņu izmantoju. To sauc par vecumu. Jā, tas varbūt ir. Paldies. Jā, bet es vienkārši izmantoju viņu, bet es ļoti labi saprotu, ka tur tās manipulācijas iespējas paliek vairāk un dziļāk. Jā, bet tā reālā pasaule man jādzīvo divās pasaulēs. Abās divās ir jābūt, saprot, ko tu tur dari. Un tas, ka tevi apčakarēs, tas jau ir skaidrs, bet arī dzīvē, mūs līdz kaut kādam noteiktam attīstības posmam visus apčakarē. Kā jūs runājat ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt nav tik, kā lai tagad maigāk pasaka, lohiem. Es negribēju vecmāmiņu pa lohu nosaukt, bet kuri vai vieglāk var uzķerties, kuri nedzīvo tik ļoti līdzi tam visam, kurus ir tiešām vieglāk apčakarēt, kā ar viņiem runāt, kā viņiem palīdzēt. Jo es regulāri, piemēram, kā es ieraugu kaut kādu jaunu skēma veidu, ko mākslīgais intelekts ir darījis, es uzreiz ģimenes čatā metu, nedod Dievs man vecāki uz šito te uzķersies, jo man tas būtu milzīgs pārdzīvojums. Protams, par saviem tuvējiem mēs visu laiku domājam. Man tev jāatgādina viena svarīga patiesība. Lohiem lohu problēmas. Un, lai šīs problēmas nepiedzīvo mūsu vecmāmas, te ir ļoti svarīgi padomāt, kas ir vieglākais veids viņai iemācīties lietas. Manai vecmāmai vieglākais bija nevis pielādēt aplikāciju ChatGPT, bet pievienot WhatsAppā kontaktu. Tātad 1+1 800 tur ChatGPT, tātad 2 tur kaut kas telefona numuru pievienojot, omīte aizsūta, kāds viņai galds ir dzimšanas dienā. Un čats viņai ļoti jauki atbildu, ko ir krasnīgs stola, bla, 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 bla. Lūk, un viņai bija tās, wow, kas tas ir? Saka, viņš nepastāv. Tas ir visi cilvēki pasaulē salasījuši visu informāciju pasaulē, un tagad viņš tev čato. Un viņai tas bija vieglākais veids,
līdz ar ko viņi paliek gudrāki, un pēc tam es pēc pāris mēnešiem aizbraucu līdz Omei, un viņi saka, hei, Klaus, kad es nofočēju tomātu lapu, viņiem kaut kas dzeltens metās virsū. Man šāds pateica, ka īstenībā ir jāliek kālijas bišķi virsū, un viņiem sadzīja. Un tas ir vieglākais veids, kā tam cilvēkam iemācīt. Un katram šim te cilvēkam var būt citādāk šis te vieglākais veids, kā apgūt jauno tehnoloģiju, un mums ir tik daudz veidu, kā to izdarīt, ka mans novēlējums jums ir atrast, kā palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, ko jūs negribat, lai tiktu apskemoti, kam var nodarīt pāri, jo tas viss atcitās pret uzticību, uzticēšanos tehnoloģijai vai nezināšanu. Par palīdzēšanu pārējiem ir, kas sakāms? Nav. Es zinu, Rāf, man bija tāds jautājums arī šeit klātesošiem. Tas ir tad daudz jau par to tiek jokots, jā. Varbūt arī autori visi var pacelt rokas, tad, kad jūs sarunājaties ChatGPT vai mākslīgi citās vietās, tad vai jūs esat, paceļ rokas tie, kuri lieto laipnu komunikāciju? Čau, mīļais, piemēram, vai jaukais, labais? Ko es vienīgā? Beidziet, tā nevar būt. Jā, ka jūs esat labdien, saki. Principā. Pagā, beidziet. Es piemēram, saku, vai tu man varētu lūdzu palīdzēt un pateikt, ne jau mīļais, beidziet. Vai tu varētu lūdzu man palīdzēt? Jā. Ok, un pacēl rokas, kurš raksta? Kurš raksta, vienkārši iztulko. Kurš raksta strādā bomzi? Pusi uz pusi, jā? Apmēram, ne? Pasties, Rau. Pusi uz pusi bija, ne? Igor, kur bija tava roka? Man roka bija kaut kur pa vidam, jo rakstīt lūdzu un paldies tērē lieki resursu, to nevajag darīt. Tas lieki tērē resursu. Taču, ja tu vēlies, ja tev patiešām ir svarīgi, ka ar tevi kāds runā laipni, un dari. Tā kā tie liekie tokeni, ok. Jā, bet tanī brīdī, ka viņš transformēs, tur cilvēks jautājumu, es pats atnesīšu to mikrofonu, tas ir kāda starpība. Vēlies, tāpēc, laikam, tas bija jādara brīvprātīgi. Gandrīz mīnus Ralfs, jā. Man vairāk komentārs par to laipnību. Es tieši biju lasījis par to, ka ir pastāv iespēja tagad kā varbūtība modelis, kas vienkārši tev pateiks nē. Jā, bet tāda vai iespēja ne? Pastāv. Tāpēc ir labāk dažreiz netērīt tā. Man liekas, ka tu lasīji kaut ko... Es negribu teikt fake, jo kas to droši vien uzrakstīja. Points tāds, ka by design šīm lietām, ar ko mēs runājam, tātad liela valoda modeļi ielikti asistentu formātā, viņiem ir ietvers. Tas ietvers ir daudz tokenu garš, un atkarībā no tā, ko mēs lietojam, piemēram, ChatGPT, viss sāks ar to, you are an helpful assistant built on GPT-4 architecture, tad ir timeframes, kādā ir pēdējais cut-offs, un tad ir funkcijas, ko viņš drīkst izmantot. Un viņa funkcijās nekur nav rakstīts nē. Tā kā pa lielam, ja tu to redzēji screenshotā Twitterī, tad tas varētu būt labs mīms. Artūr, jā, tev jau. Es varbūt to, ko Igors teica, vēlreiz pateikšu tikai tā kā konkrētāk, jo viņš tā starp citu pateica. Tātad, ja jūs visu no čata dabūjāt, viss jums ir, un jūs uzrakstat paldies, Sams Altmans, kas ir OpenAI vadītājs, teica, mums tas izmaksā miljonus katru mēnesi, jo par jūsu paldies un ChatGPT atbildi lūdzu, mums ir jātērē elektrība, mums ir jātērē ūdens, tātad, ja jūs esat par planētas glābšanu, nedariet, nerakstiet viņam paldies. Jūs varat rakstīt 3 vēl vai 10 vai īsāk vai garāk, ja jums vajag, bet nesakiet paldies, piemēram. Tas ir paturpinot vienkārši to, ko es tikko runājāt. Ideāli. Šo mums vajadzētu dzirdēt. Arī lūdzu, nē. Lūdzu iztulko. Nē, ja tu sāc ar lūdzu izdara X vai Y, tas ir sīkums, bet tieši, kad viss ir izdarīts un vēlreiz paldies. Nē, esam pieklājīgi vienkārši. Esam... Jā. Korekti esam. Jā, cilvēkiem, kuri grib radīt postu videi, paldies. Tie, kuri netic globālai sasilšanai, paldies. Jā, mēs te tuvojamies noslēgumam, te ir arī vēl pāris interesanti jautājumi. Igor, vai tev ir virtuālā draudzene? Esi for real. Man nav vēl... Es laikam vēl neesmu ticis līdz tam, lai būtu, un es laikam esmu pārāk dziļi aizraties, kāpēc tas tā strādā,
lai noticētu, ka, hei, šis varētu būt reāls. Bet man ir paziņas, kam ir, un lai viņiem saiet, ko es varu teikt, līdz nākamajam update'am, jā. Vēl viens Igoram. Kad mākslīgais intelekts sāks darīt tavu darbu? Lūdzu, kaut vakar, lūdzu, izdariet. Please do that. Realistiski mans darbs ir palīdzēt cilvēkiem inovēt, un tas ir neatkarīgi no sistēmām. Ja pirms 5 gadiem tā bija digitalizācija, šodien tas ir mākslīgais intelekts. Pēc 5 gadiem redzēsim, kas tas būs. Es ritīgi gribētu, lai man nav jāstrādā pašam. No, Mēs visi gribētu. Jā, un lai nauda vienkārši nāk. Un man ir visas tehniskās iespējas izdarīt tā, lai tas tā arī būtu, bet, diemžēl, joprojām ir pašam jāiet un jābaksta, jārunājās cilvēkiem, ar jums visiem jārunājās. Un, tā kā, joprojām, ziniet, viņš 100 punktu daudz labāk šobrīd atrastos pie datora. Jā, un tā ir taisnība, jo pirmkārt, tur ir silti, nelīst, nav jādzer alus, jo leduskapī ir viskijs. Un visā citādi ir diezgan forši. Taču, bez jokiem, man digitālā vidē, manā vietā atrodas avatārs. Es kaut kā netīšām viņu ierakstot, uzvilku baltu džemperi, nevis melnu. Un tagad mans avatārs ir ar baltu džemperi. Ja jūs kādreiz ieraugot man digitālā vidē baltā džemperī, jūs zinat, ka tas neesmu es tajā mirklī, tajā laikā. Bet būtu forši, ja manā vietā kāds darītu manu darbu, un es par to saņemtu naudiņas. Jums ir kas saka? Jā, Voltā. Nē, man patīk darīt savu darbu. Es gribu, lai man viņš palīdz strādāt virtuvē, lai man viņš palīdz domāt par ēdienu, lai viņš man palīdz rēķināt, lai man viņš palīdz. Bet savu darbu es negribu nevienam atdot. Es mīlu savu darbu un es gribu nomirt pie plīca. Man ir pretēji, jā. Es nezinu, vai es gribu nomirt TV krēslā, bet... Bet man arī es aizdomājos, kā būtu nomirt Eirovīzijā. Tas arī varētu būt. Tas būtu visā presē. Bet jā, man arī patīk mans darbs, un kaut kā man daudzreiz mēdz tā kā biedēt, ja ka nāks virtuālās sievietes, kuras izkonkurēs tās ar grumbiņām. Viņas jau nedzemdēs. Nu jā, un arī, tur arī tā lieta, un tad man kaut kā šķiet, vai tas nav pluss? Ārpēc glābiet man lūdzu, bet principā, jā, tas, ko es gribēju teikt, es domāju, ka arī profesija kā īsts cilvēks pie īsta ziņu galda arī mākslīgais intelekts neaizvietos nākotnē. Mana prognoze. Varbūt Igors kaut citādāk domā, bet nē, es viņam nepiekrītu. Es tā pilnībā piekrītu. Aizmirstiet to, ka jūs kāds aizvietos. Labākais, ko mēs šodien varam darīt, ir praktiskās iemaņas. Gatavot ēst, galdniecība, santehnika, vēl kaut kas. Jā, roboti pastāv. Viņi nekādā formātā vēl nav pietiekami pieejami un nespēja aizvietot mūs, jo labākajiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas šobrīd ir pieejami, ir ap 100 miljardu parametru, kas ir mainīgie, kas ir kā vienība. Katram no jums ir smadzenēs 3 reizes vairāk, un tas ir tehniskais ierobežojums, ko mēs vēl neesam atraduši, kā risināt. Tātad jūs potenciāli katrs esat vismaz 3 reizes gudrāks par gudrāko mašīnu, kas šobrīd ir izveidota. Izmantojiet to, neaizmirstiet un dariet to, kas jums vislabāk sanāk. Izmantojiet mākslīgā intelekta palīgus, instrumentus sev par labu. Nedariet garlaicīgi nevajadzīgo darbu, dariet to, kas jums actually patīk. Un viss būs priecīgi. Jā, šie ir labi vārdi. Par šo var aplaudēt. Ja es gribēju iedot dažus centus no savas puses šajā sakarā, paturpinot Igoru, tad šī saruna festivāla, laikam viens no saukļiem bija arī atbildība. Tad esam atbildīgi pret sevi, pret to, ko rakstam, ko daram ar šo, ko iegūstam, šo saņemto atbildi, pamācam citus, bet noteikti esam tajā plūsmā iekšā un ejam līdzi. Neignorējam mākslīgo intelektu. Tas ir mans novēlējums. Jā, man ir ļoti mīļš seriāls Dienvidparks. Es skatos pilnīgi visas sērijas, un tur bija viena tāda sērija, kurā par visbiezākajiem un krutākajiem džekiem visā Dienvidparkā kļuva santehniķi.
Jo tas sērijas moto bija neviens vairs nesūda nemāk. Tā kā Sensītim prasīja salabot krānu tekošu, viņš vienkārši viņš sāk googlēt un saprata, ka neviens Dienvidu parkā nevarēja salabot tekošu krānu, un tad zvanīja tiem santehniķiem, un tur brauc ar limuzīniem un visu kaut ko viņi beigās. Labi, diskusija ir pietuvojusies finišām. Īsu atbildīt man atļauj pāris minūtītes tikai pārvilkt. Kā jums šķiet, ja mēs iedomājamies Terminatoru, ja? Tur viss sākās un beidzās ar to, ka mākslīgais intelekts vienā brīdī saprata, cilvēks, viņš vispār nav vajadzīgs un vispār viņš pats visu čakarē uz pasaules un palaida raķetes. Vai mēs ejam uz to? Es ceru, ka jo pasaulē cilvēki nav vajadzīgi. Pasaulē mēs čakarējam pasauli. Mēs esam sliktākais, kas var būt pasaulē. Es domāju, ka tas ir mans cerības, ka mēs izmirsim. Jā. Labais, yeah! Ejiet uz viņu restorāniem, jā, viņam patīk cilvēki, yeah! Es nedomāju. Ziniet kā, mākslīgais intelekts ir mākslīgais, tāpēc kačājiet savējo un viss būs nice. Vēl kāds vēl ko teikt? Jā vai nē? Viss kārtībā? Jums nav ko teikt. Sirmais viss pateica, mēs visi mirsim. Tātad šodien diskusijā Mārtiņš Sirmais, Kristīna Garklāvā, Zigmunds Jonelis un Igors Uhaņs. Mans vārds ir Ralfs Eilāns un paldies, ka jūs šodien atnācāt. Čau!